Labdien! Es gribētu pastāstīt par dažiem ļoti svarīgiem darba instrumentiem, ar kuriem neiroķirurgi ikdienā strādā. Protams, ka viens no tiem ir operāciju mikroskops. Operāciju mikroskops ir faktiski mūsu acis, jo neiroķirurgi strādā lielākoties tā saucamā mikroķirurģiskā tehnikā. Tas nozīmē, ka strādā ar mazām struktūrām, kuras ir grūti saredzēt ar aci. Līdz ar to ir nepieciešams operāciju mikroskops, kurš nodrošina pirmkārt palielinājumu, mēs varam pietuvināt un labāk redzēt to, ko mēs operējam, un otrkārt nodrošina apgaismojumu, jo bieži vien neiroķirurgi strādā kaut kur dziļumā, kur iegrozīt parastu gaismu nav iespējams. Un šobrīd es gribu demonstrēt mikroskopa spējas, imitējot operāciju, kur caur nelielu atveri mums ir jāieskatās kaut kur iekšpusē un jāsaskata sīkas struktūras. Ja? Un, protams, ka var mainīt mikroskopa pozīciju pēc vajadzības. Ja? Mums vajag paskatīties uz otru pusi, mēs paskatāmies, uztaisam asumu, damam un asumu, turpinam strādāt.